Līdz šim ar neiromonitorēšanu pie mums mūsu valstī ir bijušas lielas problēmas. Un vienīgais šīs metodas cēlonlauzis, pionieris un entuziasts ir bijis līdz šim dakteris Veigbe, kurš to īstenībā pašmācības ceļā, mācoties vēl arī ārzemēs, pats par to interesējoties, viņš to visu ir veiksmīgi apgūs un izglābis ļoti daudz mūsu pacientus jau līdz šim. Runājot par citiem orgāniem, kad es jau saku, protams, vai tas ir roka, piemēram, kaut kāds veidojums, šķiet, ka tas ir labdabīgs veidojums vai kaut kas tam līdzīgs, mēs izgriežam un pēkšņi paralizējas pirkstus. Tas, protams, ir nepieņemami mūsu erā, mūsu medicīnas līmenī. Tieši tāpēc, ja mēs zinām, ka tas veidojums atrodas tuvumā nervam, tad mēs varam monitorēt, jo mēs zinām katram nervam, kādas funkcijas viņš uzpilda. Tad mēs varam uzlikt un monitorēt un pārliecināties, ka tajā struktūrā, teiksim, ko mēs griežam, tas nervs nekursē vai nav cieši saistīts. Vai tajā procesā brīžiem ne tikai griežot ārā, brīžiem mēs paši to nejauši savainojam, tīri uzliekot pārāk lielu spiedienu vai pārāk izteikti izstiepam audus, nepamanot, ka nervs jau tieši kaut kur blakus. Tāda veida pacients nesūdzēsies, ka kaut kas sāp, viņš nepateiks, ka kaut kas viņam tirpst, bet aparāts bļauj, kad nervs tiek pārdabīgi izstiepts. Un tas ir tas brīdinājums, ka ja mēs liekam, piemēram, tur, kur mums šķiet viss kārtībā, nevainīga vieta un izstiepam pa daudz, sāk uzreiz brīdinājums signāls, tad mēs saprotam, atlaižam, viss apstājas, mēs zinām, ka mēs esam saudzējuši to nervu. Aparāts operācijas laikā pēc būtības tur atkarīgi no ko mēs tieši gribam skatīties, vai tas ir smadzeņu funkcijas, vai tajā saucamā baltās vielas, jeb tā smadzeņu ceļiņi, vai mēs gribam konkrētus nervus atkarīgi no tā, tad tas aparāts, viņam ir tāda iespēja to pašu, tāpat kā sirds kardiogramma vai, teiksim, smadzenem mēs taisam encefalogramma, aparātam ir tādas funkcijas, ja mēs, piemēram, gribam novērot muskulu funkcijas, ka viņš palielina to impulsu, lai mēs varam labāk lasīt. Tas ir tāda paša veidā, kā mēs lasām kardiogrammu vai encefalogrammu. Un tas aparāts, kad mēs izmantojam, ne tikai mums ir tāda iespēja skatīties dzīvajā veidā, kas notiek operācijas gaitā, bet ja mums zinkārības pēc, vai mēs tīri tā, lai mēs varam pareizi plānot, mēs paņemam speciālu stimulācijas zondi, tad mēs dodam nelielu jaudu, tātad ar elektrībā ar nelielu jaudu, un ja tas kairina, jeb stimulē nervu, tad mēs redzam reakcijā. Jo lielāks ir tas stimuls, jo lielāka reakcija. Tad sanāk tā, ja mēs esam tuvāk nervam, mums vajadzētu būt automātiski lielāka reakcija. Ja mēs esam tālu no nerva un jauda ir lielā, mēs varam stimulēt, samazinājot jaudā, vajadzētu pārāk tālu no nerva nestimulēt. Un šādā veidā mēs varam taisīt divu veidu tās monitorēšanas. Gan pārbaudi, piemēram, ja mēs redzam struktūra, veidojumu un tā tālāk, un mums šķiet, ka nervam ir jābūt kaut kur, mēs varam piemeklēt, un tas ir tas saucamā nerva piemeklēšana, un tālāk mums ir tas saucamā otrais variants ir nerva kārtošana. Tad tas ir otrais veids, kā mēs varam pārliecināties, ka mēs zinām, kur tas nervs iet. Piemēram, mēs stimulējam vairākas zonas, tur, kur mums ir stimulācija, mēs zinām, ka pa veidojuma apakšmalā iet tas nervs, un tad mums ir jābūt ļoti uzmanīgam izgriežot tur. Mēs pārbaudām augšmalu, mēs pārliecinājamies, ka nav neviens nervs, kas tur stimulējas, tad mēs varam agresīvāk tur izdalīt visus audus, nebaidoties, ka mēs varam kaut ko kaitēt.